Viena no lietām, kāpēc man patīk vasara, ir tas, ka ir pieejami plašā izvēlē dažādi dārzeņi, augļi, ogas un tā tālāk. Un viena no lietām ir gurķīši. Tie ienākās tie mazie gurķīši šādi te. Un man ļoti, ļoti patīk viņus ēst mazsālītes. Es parādīšu, kā es to gatavoju. Tā, kas mums ir nepieciešams? Sastāvdaļas ir ļoti, ļoti vienkāršas. Paši gurķīši, sāls. Uz 1 litru ūdens es izmantoju 30 gramus sāli. Es esmu mēģinājis arī 35, tad liekas nedaudz, ka ir pa daudz, bet 30 ir tieši laikā. Tad nākamā sastāvdaļa ir dilles. Nav nekāda precīza, tur teiksim, svara, mērvienības un tā tālāk. Un man sievas māte atveda ķiploku ziedus. Parasti es izmantoju ķiplokus. 2-3 daiviņas ieliek iekšā, viņas saspied un iemet vienkārši. Bet šoreiz es pamēģināšu tādā veidā. Es tātad katliņā, kurā es to visu iesālīšu. Katliņš ir šāds, parasts katliņš. Es sametīšu iekšā jau sagriezīšu mazliet arī to kātu. Dilles salikšu iekšā un gurķīšiem man patīk apgriezt galiņus, tāpēc, ka tādā veidā tā marināda un sālījums tajos tiek iekšā daudz labāk un viņi foršāk, vienmērīgāk iesālās. Šādi te ļoti vienkārši darbs. Viens gurķītis tāds nedaudz pažūs, jo pāris dienas man pastāvēja. Lūk, ko es daru tālāk? Tagad salieku tur gurķīšus, ķiploku, dilles. Tam, kam ir iespēja, ja ir, es labprāt piemastu vēl upeņu lapas, vai varbūt vēl tur kaut ko nebūtu. Tur īstenībā var krāmēt ļoti daudz un dažādi, kas dod tādus foršus aromātus. Bet šobrīd man nav tāda iespēja, līdz ar to es izmantošu to, kas man ir. Es salieku katlu dibenā dilles ķiploku un pa virsmu kārtoju gurķus. Un tad atsevišķā katliņā es uzvārīšu ūdeni, kurā izšķīdināšu to sāli, būs tas sālījums. Un tad es vienkārši tādu vardošu pārliešu pāri. Un būtībā tas arī būs viss. Uzlikšu vāku un turēšu. Es teiktu tā, ja vakarā uztais, tad nākamajā rītā viss ir gatavs. Ja viņi turēt 2-3 dienas, viņi paliks nevis no mazsālītiem, paliks par sālītiem. Tātad, kur te mums ir sāls, diezgan rupi sāls. Es pamēģināju, es nopirku Rimī, tur ir tāds košers sāls pieejams. Vienmēr biju skatījies un bija interesanti saprast, kas tas tāds ir. Pamēģināju nopirkt. Īstenībā laba lieta. Lūk, tagad nākamais, kas mums jādara, ir es uzlieku karsēties ūdeni. Un iebāru iekšā sāli. Gurķīšus es iepriekš biju nomazgājis, noskalojis izlietnē, lai nav nekāda netīruma. Tā ūdens tikko ir uzvārījies, un es vienkārši leju to virsū tādu vardošu. Višķiņu samaisu, uzlieku vāku, un viss es gaidu, nekas vairs nav jādara. Šī recepte ir ļoti, ļoti vienkārša. Kā jūs redzējāt, to uztaisīt var būtībā 5 minūtēs, 7 varbūt. Ir vajadzīgs tikai nedaudz sastāvdaļas, paši gurķi, sāls, ķiploki, dilles. Ja kādam ir, pielieciet vēl kaut ko klāt, pamēģiniet. Bet jebkurā gadījumā, pat dzīvojot Rīgas centrā, šīs sastāvdaļas ir viegli pieejams. Paši gurķīši ar starp citu ļoti, ļoti lēti tagad. Visos veikalos ir. Ar garajiem gurķiem tā neuztaisīs. Tur ir savādāks marināts, interesants.
Bet šī te ir vasaras tāds superforšs variants, kā var ēst gurķus garšīgi. Man vienkārši viņi tāpat. Pirmkārt, viņi sanāk arī tādi asi, kā krokodīlīši, es viņus saucu tā miziņa, asa un koša. Tad, kad viņi ir jau šādi te iesālīti vai vienkārši iemarināti, viņi paliek ļoti forši, rokā turēt maigi un tā, un ēst, un mīza nav rūgta, viss ir ļoti labi. Pamēģiniet jūs arī. Paldies, ka skatījāties līdz nākamajam video. Un piesakojiet kanālam, ja jūs vēl to neesat izdarījuši. Paldies!